vienkārši trešais punkts, kas ir svarīgs, tā ir sadraudzība. Tā, mums tev vēl tā, es ņemšu. Jā, ļoti skaists fotogrāfijas, protams, ar to visu. Nu, šitais būs skaistāks tiešām. Cik piemērots pasties. Kam ir trešais punkts, kurš ir svarīgs, tad pirmais mums bija mērķis, otrais mums bija kalpošanas citam sadraudzība. Ja Jēzus nomazgāja kājas mācekļiem, viņš kalpoja, Jēzus Bībelē teiks, ka cilvēku dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai pakalpotu un atdot savu dzīvību par attiešanas maksu par daudziem. Ja, tātad kalpo. Mans mērķis, es saku Dievam, Dievs, es tā lūdzu, lai mana sieva dzīvot, bet man ir laimīga. Mēs esam nodzīvojuši 20 gadus kopā, vairāk kā 20. Mēs nereiz neesam strīdējušies. Skatos acīs man bērni liecinieki. Un es lūdzu, Dievs, es gribu, lai viņi visās sfērās ir laimīgi, visās sfērās, jūs man saprotat. Un tad, kad viņiem ir laimīga, tad es esmu laimīgs. Tāpēc es tā, es saku, Dievs, dod, lai viņi nodzīvot ar mani, lai viņi ir laimīgi, lai viņi ir piepildīti. Un, lai tas viss būtu, Dievs mūs radīja, ziniet, tiešām, nevis, lai mēs kalpotu, mēs tur kaut ko darītu, bet sadraudzībai. Kāpēc jums ir šodien laulība, lai jūs varētu būt divi draugi? Man nāk uz konsultācijām pāri ģimenes, no Rīgas, no Visarienes brauc, bieži vien ir ģimenes jau gan uz sabrukumu robežu, bet pēc tam, paldies Dievam, visu labu paliek. Un ziniet, ko sieva saka? Viņš ar mani nerunā. Mums nav sadraudzība. Mēs neesam viena komanda. Viņš mani gremdē citu cilvēku priekšā pazemo, vai nu viņa mani pazemo, visu priekšā noliek ne par ko. Mēs neesam divi draugi. Mums nav ko runāt, mēs braucam mašīnā. Viss, mums nav par ko runāt. Un tāpēc, ziniet, lai Dievs svētī, lai jums ir par ko runāt. Lai jūs nedzīvojat priekš tā, kā mums ir bērni, mēs bērniem dzīvojam. Bērni izaugs, un viņi aizies pasaulē, bet atkal jūs paliksiet divi. Un ir tā, ka vairs cilvēki nemāk dzīvot, viņam nav par ko runāt. Tāpēc mēs neesam tikai gars, mēs neesam tikai miesa, tas viss ir vajag, mēs esam dvēseli. Un dvēseli vajag barot. Sieva visu dienu nostrādājusies, vīrs atnāk lūkuris, un viņa saka, tu zini, kas šodien bija, tu zini, ko Pēterīts izdarīja, tu zini, ko Jānīts izdarīja. Ai, nu beidz, tu man savas problēmas pietiek, bet tu zini, viņai sakrājies sievai, es tur teicu, sievietē kaut kā 5000 vārdu dienā vajag izteikt, lai viņa jūtās apmierināti. Tu pasēdi, vienkārši paklausies, viņa tev tik daudz ko grib pastāstīt. Ja? Tāpēc ļoti labi uz tēni ieliesiet, parunāsiet, pa ceļam brauciet, stāstiet vienkārši. Bieži vien vīrieši, tu nevari saprast, kas tur iekšā ir. Viņš klusē, dienu, otru klusē. Sieva domā, es kaut ko ne to, ko viņa pateica. Un sāc tā kā visi domāt. Un pēc tam kaut kas tur pēkšņi viņam atkal klikšķis, viņš atkal paliek normāls. Un bieži viņš paliek normāls, kad pievakari nāk un sāk ar mani runāt, jo viņam kaut kas vakarā būs vajadzīgs. Lai tas tā nav. Ka es palieku maigs un mīlošs, tāpēc, un es sāku runāt, bet ziniet, ka tas ir dzīvesveids, ka viss jūsu dzīvē izriet no attiecībām, no mīlestības. Un tāpēc ļoti labi, ka es atklāts. Tev kaut kas pat nepatīk, kaut kas tā kā tevi sarūpināja. Tu vienkārši vari parunāt. Un vienmēr tā, mana sieva vienmēr tā, viņa ne vakarā man, lai es varu aizmigt normāli. Viņa man no rīta un saka tā, mīļais, dārgais. Viņa redz, ka mierīga atmosfēra. Kad es spēju uzņemt kaut ko, ka esmu tādā pilnīgajā mierā. Ja? Tāpēc, lai Dievs jums palīdz, lai jūs esat tie, kas visu laiku esat tā kā Ādams ar Ievu ēdienas dārzā Bībelē teiks. Viņi bija kaili, un viņi nekaunījās viens no otru. Nekaunieties. Man cerēs tur bišķi pātru skrēju uz dievkalpu un atceros uz biežu pusi tur caur biežiem. Man apstādina policists. Klausies, tur tāda situācija bija. Es tās sievai pat savus mīnus, pat to, kā saka, galīgi greizi. Man nav kauns pastāstīt savam draugam par savām uzvarām un arī par saviem. Viņa mani sapratīs. Tāpēc draugs ir tas, kurš tevi sapratīs, un draugs ir tas, kurš vienmēr par tevi lūgs. Tāpēc es pateicos Dievam, kas man par mani sievu vienmēr lūdz. Kā saka, krievi ir tyl, haroši tyl. Un tas ir, kas tas ir? Tas ir, kad sieva stāv, tu aiziet darbā, bet viņa stāv lūkšanā, kā man draugs Ilguciema cietumā kalpo, un tur tā sieviete saka, tu tagad šeit kalpo pie mums. A, ko tava sieva pa šo laiku dara?
Viņa saka, ka es šeit esmu šīs 2 stundas, viņa 2 stundas stāv savā istabā lūkšanas. Viņa vienkārši lūdz par mani, lai Dievs mani svētī. Tāpēc paldies Dievam par mūsu sievām, par vīriem, ka viņiem ir dievbijība. Ka viņiem nav patīkama. Ziniet, kas ir cilvēks, viņš neiet pa labu krēt, viņš neiet ar citām gulēt. Bet ziniet, kas ir? Viņam labāk patīk sēdēt ar sievas draudzeni. Un ar viņu viņš ir mīlīgs, viņš runā. Vai patīk pačatot ar kādu. Un tā jau ir laulības pārkāpšana emocionāli.